Latvija ir maza valsts, un par Latviju netik daudz Eiropā zina Latviju. Un, lai Latvija sadarbotos veiksmīgāk ar dažādām Eiropas valstīm, par viņu ir jārunā. Un šajā gadījumā mums ir tāda unikāla iespēja, kad gan valsts atbalsta šo Eiropas čempionātu, gan Ventspils pilsēta, gan Liepājas pilsēta arī daļēji kuldīgi un organizētāji. Un līdz ar to ir iespēja Latviju un Liepāju reklamēt 60 valstīs, kur televīzija Eirosports raida. Un tā ir tāda nebijusi iespēja. Latvijā ir bijis gan pasaules čempionāts hokejā, gan dažādi citi Eiropas sacensības. Liepājā ir noticis arī Eiropas čempionāts basketbolā. Arī šogad tas būs jau 5. reizi pēc kārtas, arī pasaules čempionāts windsurfingā. Un caur sportu mēs savu valsti un pilsētu visveiksmīgāk varam reklamēt, un tā ir viena iespēja. Jo īpaši ir tādi pasākumi, kurus apmeklē ļoti liels skaits skatītāji, un autorallijas nav izņēmums. Pirmā formula varbūt ir tas visvairāk apmeklētākais pasākums, bet autorallijas ir stabili 2. vietā. Jo tikko nesen Austrijā notikušais pirmais Eiropas čempionāta posms, viņu apmeklēja 120,000 skatītāji. Tas ir milzīgs skaitlis, un arī Liepājas viesnīcas jau šobrīd lielākā daļa jau ir rezervētas. Un Liepājas pakalpojumu sniedzējiem tā ir viena unikāla iespēja ziemas laikā, kad mums ir tāda tukšā turisma sezona, tad sagaidīt apmeklētājus un nodarbināt liepājniekus šajā pakalpojumu biznesā. Darba vietas tā jau ir tā svarīgākā tēma, kuras mums ir jārisina, un šādā veidā mēs daļai arī to spējam darīt. Tā nauda, ko valdība iedeva šī pasākuma organizēšanai, un tā, ko dod Ventspils un Liepāja, tā faktiski ir visa tā licences nauda, lai šis pasākums var notikt, un finansējums Eirosporta televīzijai. Šis pasākums 1. un 3. februārī dos iespēju liepājniekiem novērot dzīvē un piedalīties arī autogrāfu vākšanā. Tas notiks 1. februārī pilsētas centrā Rožu laukumā. Tāpat varēs atklāšanas ceremoniju noskatīties promenādē. Tāpat arī visu to tehnisko pusi, kā mašīnas tiek remontētas un pārveidotas, un tas viss notiks Jaunliepājas tirgu. Bieži vien troksnis no helikopteriem, kas brauks šeit, filmēs un organizatori, un tad viss rallija centrs ir Liepājas Olimpiskajā centrā. Un tad viena unikāla iespēja, kad 500 ielūgumu brīvbiļetes tiks caur Liepājas masu mēdījiem konkursu kārtībā izspēlētas, un Liepājas tāds galvenais skatu punkts rallija trasē būs Vecpilī, uz kurien arī tad būs speciāli norīkoti autobusi, un protams, pašiem arī iespēja aizbraukt. Bet protams, ierēķinās ir kaut kādām nērtībām, arī kādas ielas būs nedaudz arī slēgtas sacensību laikā, un ļoti rūpīgi jāskatās un jāklausās, ko organizatori saka paša drošībai un sportistu drošībai. 15. janvārī tiek finalizēti visi ātrumposma apraksti, un pēc tam viņi tiks publicēti Top Gear žurnālā. Un jebkuram rallija fanam, atverot Top Gear žurnālu, būs sīk un smalki aprakstīts, kāpēc un kurās vietās apmeklēt ralliju. Plus vēl mēs esam padomājuši par vienu tādu lietu, kas ir diezgan unikāla, manuprāt, rallija norisē. Mēs esam izveidojuši tādus labi iekārtotus skatu punktus, kur mēs aicināsim cilvēkus brauciet uz šo skatu punktu, un mēs tur sagādāsim jums noteiktas lietas. Tur būs ērti pieejami tualeti, tur būs rallija radioskanēs tumbās tā kā izlikts, lai cilvēki dzirdētu uzreiz. Braucējs viņam pabrauks garām, finišā viņš tiks nointervēts, un viņš stāvot skatu punktā dzirdēs tā braucēja viedokli, kā viņam gāja un tā tālāk. Tāpat mēs tur dalīsim siltos dzērienus un ugunskurs kurināsim, lai cilvēks spētu sasildīties. Šī sacensība ir augstākā līmeņa sacensība, kādu mēs Latvijā varam noorganizēt uz doto brīdi. Un šī čempionātā ir tikai 13 vietas kalendārā, un līdz ar to mūsu mazā valsts ir iekļuvusi ļoti prestižā sacensību kalendārā. Mēs esam daļa no Eiropas rallija čempionāta. Mums ir jānovērtē šis fakts, šīs brīdis, jo ir ļoti, ļoti liela konkurence no valstīm un organizatoriem uz vienu vietu šī kalendārā. Tā kā mums ir ļoti, ļoti paveicies. Ziemas rallijas ir sagādāt braucējiem ļoti, ļoti lielu prieku, jo tā kā var pabraukt, tik ātri var pabraukt ziemā pa ledu, tā nevar pabraukt ne vasarā pa granti, ne pa asfaltu. Līdz ar to braucējiem tas ir viennozīmīgi ļoti liels gandarījums, un tāds kā mums ziemas posms pilnīgs kalendārā ir vienīgais. Tā kā, ja pārējie tur ir vairāk vai mazāk līdzīgi, mēs atšķiramies pilnīgi.
Skatītājiem arī tas pats? Skatītājiem tieši tāpat, jā, jo ziemas rallijas skaisti ātri brauc automašīnas, sniegu vērpēc, tas viss būs skaisti, un es noteikti ieteiktu arī skatītājiem apmeklēt šo ralliju kaut tā iemesla dēļ, kad ļoti interesants skats būs, kā Aerosport helikopters filmēs vadošās ekipāžas, jo šo skatu es esmu redzējis, un tas ir neaizmirstami.